Nu, es biju dzirdējusi par emocionālo inteliģenci iepriekš, gadus aptuveni 2,5 atpakaļ. Arī stāstīja cilvēki no savas pieredzes. Tie stāsti bija diezgan pozitīvi, bet man tas radīja kaut kā tādu skepsi. Un man šķita, ka tā ir vairāk tāda pašiedvesma, un patiesībā tas dzīvē diez vai kaut kā reāli tiešām var darboties, un diez vai kādā veidā strādājot ar sevi, es varu mainīt arī situāciju, kurā es esmu nonākusi. Mainījās tajā brīdī, kad es pati sāku to pielietot. Jo kamēr klausies un kamēr tikai tā kā teorētiski to visu dara, tikmēr arī nav tas rezultāts. Un tās pirmās pārmaiņas sapratu tajā brīdī, kad mums bija uzdots mājas darbs, kad bija jāuzraksta katru dienu 3 labas lietas, kas ir notikušas, un jāizanalizē. Un arī sākumā tā ļoti skeptiski, tā kā sevi piespiežot bez maz vai, jā, tas ir jāizdara, jo pēc tam būs jāredz, tas rezultāts. Un tad kaut kādā 3. dienā es saprotu, ka es jau braucot uz mājām, es jau kaut kādu laiku domāju par to, kas man ir noticis labs un pozitīvs, tā vietā, lai es braucot analizētu kaut kādas negatīvās situācijas. Un tad bija tāds pirmais rezultāts, tad es sapratu, jā, tā kā kaut kādas pārmaiņas ir. Un tad varbūt, ka mēģināt arī tur tās pārējās metodas, kuras sākumā tā diezgan skeptiski mēģinam. Un tad tiešām katru reizi kaut ko praktizējot, es redzu, ka patiešām ir rezultāts. Ja es runātu tādu konkrētu piemēru, tad šogad paņēmu audzināt 5. klasi. Un sākums patiešām bija diezgan grūts, jo man bija grūti viņus izprast. Grūti saprast vispār, ko man ar bērniem runāt un kaut kādā veidā gūt šo kaut kādu līdzsvaru attiecībās. Tad sāku praktizēt, sāku praktizēt šīs metodas jau no paša septembra. Un patiesībā tas bija aptuveni 1,5 mēnesis, kad es klasē sāku justies ļoti labi tieši emocionālā ziņā. Ļoti labi, ja sākumā es jūtu tādu diskomfortu, kaut kā tā biedējoši, tad tagad ir tā, ka es jūtu, ka mums tiešām ar bērniem ir izveidojusies ļoti laba emocionāla saikne īsā laikā, neņemot vērā, ka, pieņemsim, ar iepriekšējo klasi esmu bijusi daudz garāku laiku kopā. Par vecākiem. Vecāki labprāt arī iesaistījās, manas klases vecāki. Un tagad nesen bija vecāku sapulce. Tie vecāki, kas apmeklēja nodarbību, patiesībā viņi bija ļoti, ļoti apmierināti. Viņi pateica, ka viņi arī paši ir varbūt nedaudz savādāk uztver tās attiecības arī ar bērnu savu. Un teica arī to, ka bērniem ir pozitīva attieksme, ka skolā to praktizē skolotāji. Bija runa tieši par to, vai ir iespēja, ka visi skolotāji to praktizē, vai ir iespēja, ka tas nav tikai tā kā papildus mācībām, bet ka tas tiktu darīts tā kā mācības procesa laikā. Tā kā vecāki atzīmē to, ka bērni nāk uz skolu viņi labāk jūtās skolā, ka viņiem labāk patīk tādā bērnu valodā runājot. Viņi saka, man šogad patīk nākt uz skolu, man ir labāk.